Tas ir īstais teātris. Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labdien, godātie deputāti! Šodien ar nelielu ievadu lekciju izskaidrošu jēdzienu elektrība. Kas ir? Es atvainojos, tīri, ziniet, mēs jau elektriķu darbā strādājam visu laiku čiveris. Kas mūs visus sagaida? Ja līdz šim elektrība mūsu mājās nāca tikai no Latvenergo, tad tagad pēc brīvā elektrības tirgus atvēršanas būs vairāki piegādātāji, piemēram, Igauni vai Krievija. Kas ir no Krieviem? Es negribu ņemt. Ja bogu es ņemšu no Krieviem, tikai man bail, ka tur 220 sola 112 iedos. Es Igaunijā vienreiz ar fēnu vannā gulēju, dabūju to Igauni elektrības triecienu forši. Ar ko atšķirsies Igaunijas elektrība? Igaunijas elektrība, redzēt, viņa nāks tā it kā drusku lēnāk, vai ne? Un būs tāda mīlīgāka arī. Un tajā brīdī, kad jūs mājās ieslēgsiet to elektrisko spuldzīti vai kaut kādu elektrisko silda-elementu, liksies, ka visi tā kā īsti nesilda, tā kā īsti nedeg, tā kā nāk tā lēnām. Man ir tāda sajūta, ka mums tā Igauņa elektrība visu laiku nāk. Lilis ieslēdza mikseri, klusais centrs bez elektrības. Krievijas enerģija, ar ko atšķirsies, šausmīgi uzbāzīga enerģija. Reizēm tā, ka jūs izslēdzat ārā to savu gaismekli, lampa naktī atkal iededzās. Kāpēc? Jūs paskatāties dokumentos, izrādās jūs ņemat elektrību no Krievijas. Ko var traucēt? Tad mēs jau traucējam. Jā, tu man traucē, man interesē elektrība no Krievijas. Mīļie draugi, un šajā brīdī, ja kāds, kā saka, grib veikt tādu tehnisku eksperimentu, es aicināšu sev līdzi tepatās Saeimas garderobē, mums ir sadales skapis. Atrausim vaļā, kā saka, aizejiet, samitriniet rokas, apskatīsimies uz vietas, kā var dabūt 220 tepatās lejā viens, kā saka, eksperiments, ja? Tas ir apmaksāts uz vietas. Puiķis pirmais aizgāja, viņš būs vistuvāk. Kolēģi, lūdzu, bez uztraukuma, elektrības padeve Saeimai tūdaļ tiks atjaunota. Valstī viss ir kārtībā.